Tagad ieteikšu 4. runātāju. Jāsaka, kā tas ir vienīgais varas pārstāvs mūsu sapulcē. Zināmā mērā opozicionārs. Es nezinu, vai es pareizi pielietošu apzīmēt sistēmisks opozicionārs. Aleksandr, lūdzu. Labdien, draugi! Aleksandrs Kirsteins. Es savā vārdā runāju, nevis Saeimas vārdā. Es tikko nāku no budžeta pieņemšanas. Sēdējām aizvakar līdz 9, vakar līdz 9. Nacionāla apvienība tur bija iesniegusi 10 dažādas priekšlikumus. Es biju iedējusi 3. Bet es gribu pateikt tikai dažas lietas. Pirmo reizi 10 gados, tātad skaitot no 2014. gada, kad tika ievēlēta jau valdība, kuru vadīja Jaunā vienotība, un tad viņi saucās Vienotība, tagad Jaunā vienotība, Kariņš. Pirmo reizi 10 gados mums ir pieņems katastrofāli ne tikai antilatvisks, bet antinacionāls budžets. Jā. Viņš ir pretvalstisks, kaut vai tāpēc, ka ja Latgalē, kur tik ļoti grib runāt par iekļaušanu, jā, tur nav nekas, ne pašvaldībām, ne slimnīcām vietējām, ne radio stiprināšanai, pārāju stiprināšanai pierobežām. Bet dažas lietas, ko mēs pirmo reizi 10 gados neesam kaut kādā veidā panākuši. Un man ir diezgan liels kauns, jo pirmo reizi 10 gados nav neviena santīma vai centa Nacionālo partizānu organizācijām, nav neviens cents iedos Latvijas Nacionālo karavīru apvienībai. Noraidīts tie ir nelieli priekšlikumi no 10, 20, 30 tūkstoši, kas salīdzinot ar vienu Kariņu lidojumu, teiksim, 35 vai 50 tūkstoši nav pilnīgi nekas, bet ir ļoti būtiski. Pirmo reizi 10 gados nav piešķirts represēto apvienībai tā nauda, ko mēs bijām ierosinājuši. Un kas ir interesanti, mums ir Nacionāla partizāna bunkuri, kur jaunsardzei, kur skolēniem būtu jāiet, kas ir ļoti būtiski. Amatas bunkurs, kas zina tātad Drabešu pagastā, kas ir pie Vidzemes šosejas, tur netālu no Gaujas ielejas. Viņam ielūs griezt, jau 10 gadu baļķi, jā, pārsegums, materiāli ir uz vietas, lai to salabotu, bet kādam meistaram tur samaksāt 2 cilvēkiem un transportam pat tāda summa, ka 5000 neatradās. Pirmo reizi nav piešķirta nauda draudzīgā aicinājuma organizētājiem, tātad katru gadu draudzīga aicinājuma fonds taisa skolu reitingus, atzīmē, teiksim, kuras skolās, kur ir labākie skolēni, dabas zinātnēs, vēsturē, kas ir ļoti būtisks latviešu valodā, svešu valodās. Tas, protams, vairs nav vajadzīgs iekļaujošai sabiedrībai, jā. Ņemiet vērā, ka sabiedriskās integrācijas fonds, ko vada Pūces sieva, tur būs 10 miljoni, tātad šeit kaut kādi 10 000, lai sarīkotu pasākumu gada labāko, ja, teiksim, skolotāju balvas pasniegšanai par mūžu ieguldījumu, neatrodās tur 5 vai 10 000. Jā. Tātad nākošais, laukskolas turpinās, laukskolas tiks slēgtas. Visiem, kam patīk grozīties dziesmu svētkos, tikpat vienbalsīgi šie cilvēki nobalso pret to, ka vajadzētu lauku pašdarbību, teiksim. Arī mazo pilsētu lauku Rīgā situācija drusciņ labāka. Pašdarbību kolektīvu vadītājiem Latvijas mūziķi ir vissliktāk atalgotie ne tikai Eiropā, bet salīdzinot arī ar Lietuvu un Igauniju, un viņi spiesti strādāt 2 un 3 darbos. Jā, tātad papildus tā nauda, lai kaut kā izlīdzināt šo situāciju, netiek atrisināta. Nākošā gadā, lai ko te nesolītu, Latvijas uzņēmēji darba devēji būs atkal vissliktākajā situācijā, salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, un daudz brīnās, kāpēc šeit nav nekāda nopietna investīcija ārzemēm. Tāpēc, ka Latvijas uzņēmējiem, lai samaksātu 1000 eiro algu, ir jāsamaksā tur par 200 eiro vairāk nekā Igaunija un Lietuva. Loģiski, ka jebkurš uzņēmējs, teiksim, sevišķi tādās pilsētās nelielās kā Daugavpils vai Jelgava vai Lietuva. Ne katrs, bet katrs otrais viņš izvēlēsies Igauniju vai Lietuvu, jā, kur viņam izdevumi būs uz vienu strādājušo par 200 eiro mazāk. Un kas tad mums ir? Tātad nacionāla kultūra mums nav vajadzīga, Purvīšu muzejs nav vajadzīgs kā tās, to privātpersonu pašreiz apsaimnieko, jā, jo mums ir jāuztur 2 Andreja Upīšu muzeji, jā.
kā jūs saprotiet, Andrejs Upīts bija, lai arī viņš ir labs rakstnieks, viņš bija tas, kurš teica, ka tādi purvīši mums Latvijā nav vajadzīgi. Jau bija jau doma kādreiz viņa laikā šādi muzeja atvērti. Mums nav Leonīda Breikša, teiksim, ielas šeit, jā, vai pieminekļa, un vesela rinda latviešu kultūras darbinieku, kurus mēs nevaram nekādā veidā atbalstīt. Savukārt milzīga nauda tiks tērēta dažādu atkal funkcionālo, jeb kā teikt, birokrātisko iestāžu palielināšanai. Finansu ministrija, viss šīs iestādes, kas iet pie mazajiem uzņēmējiem katru nedēļu pārbaudīt, jā, kā viņi tur maksā nodokļus un visādas inspekcijas. Nu, tie, kas laukos vai kuriem ir radinieki, kas nodarbojas uzņēmē darbību, ja viņi zina, ka tur gandrīz katru nedēļu vai katru mēnesi atnāk kāds no ugunsdzēsības pārvaldes vai no veterinārā dienesta vai no kaut kā. Tad tie, kas cerēja, ka PVN paliks 5% lauksaimniecības produktiem, nu, dārzeņiem, augļiem, tādām lietām, jā. Piena maizei, nu, tātad jūs dzirdējāt, ka nodokļi tiek pazemināti uz 12%, jā, un pēc tam nākošajā gadā uz 21% ir plāns. Tāpat arī mazie restorāni, kafejnīcas, viesnīcas bija ierosinājums 5%, tas arī ir noraidīts. Savukārt, kā jau es teicu, dažādas Grevio institūcijas, te tika pieminēta Stambulas konvencija, bet atcerēsimies, ka tā problēma jau ir, ka katru gadu notiek inspekcijas, kurās pārbauda, piemēram, pašreiz Īrijā, ja ir šāda inspekcija, cik patvērumu meklētāji nav ieradušies. Un es pateikšu tikai vienu lietu. Šī pati konvencija paredz piešķirt patvērumu tiesības tiem cilvēkiem, kas dzīvo valstīs, kur tradicionāli vecāki nosaka bērnu laulību. 5 gadu, teiksim, vecumā, 7 gadu vecumā, tā ir 1000-gadīga tradīcija no Afganistānas līdz Indijai. Tātad katrs, kas tagad gribējis atbraukt un nepiekritīs šai tradīcijai, viņam nevar noraidīt iebraukšanas vīzu. Un pašreiz Grevio ir Īrijā, kur Īrijas valdībai ir jāatskaitās pa katru noraidīto imigrantu, kāpēc viņš nav dabūjis iebraukšanas vīzu, jo viņš taču ir ieradies saskaņā šo Stambulas konvenciju. Jā. Vesels tādas. Agrāk mums bija, teiksim, gadījās kāda partija, ko mēs saucam varbūt pa kreisiem ekstremistiem. Mums bija varbūt arī kaut kādi zilie lauku nodevēji, mums varbūt bija arī kaut kādi klimata fašisti, fanātiķi, kas cīnās ar ogļskābo gāzi, bet pirmo reizi valdība, kur visas šīs 3 grupas ir apvienojušās ar 51 balsi, un neko tur labot diemžēl nevar, bet priecīgā ziņa varbūt ir tā, ja arī šo valdību neatlaiž, ka 24. gads, tātad paliek 2 gadi līdz jaunai vēlēšanu kampaņai. Atcerēsimies, ka nevis līdz jaunai vēlēšanu kampaņai, bet praktiski, jā, līdz vēlēšanu kampaņai 26. gadā, tātad pēc 2 gadiem būs jaunas vēlēšanas. Un faktiski jau pēdējā gadā, tātad pavasarī, nu, sāks jau šīs kampaņas pēc 2 gadiem. Tāpēc ir jāgatavojas, lai beidzot mums nebūtu tāda situācija, ka mums ir kārtējā pretlatviskā un pretnacionālā, jeb antinacionālā valdība. To es jums visiem arī novēlu, un tur visiem jāstrādā kopā. Paldies, lai veicas! Paldies Aleksandram!